doties uz māju, ja izdosies izcīnīt Rīpu, to gan neizdodas izdarīt uzreiz pēc iemetiena. Stas, un Baltkrievi mēģinās doties priekš, kas ķicins. Un tagad jau Artūrs Kulda, 2 minūtes mazāk jau līdz 3. perioda beigām. Latvijas izlase vairākumā dodas uz priekšu. Daugaviņš. Ejam uzbrukuma zonā. Daugaviņš saņem piespēli. Tālāk Niživijs. Niživijs atspēl Kuldam. Kulda. Daugaviņš metiens garām vārtiem. Masaisks nomainies pret 6. laukuma spēlētāju. Viņu vietā dodas Miķels Rēdlīgs. Niživijs piespēles otru malu. Un nav metiena. Tagad ir metiens Rīpa pie Kevina Lalāna. Nav tā piespiest. Ļauj spēlēt tiesneši. Tā ir vārtu priekšā metiens. Kevins Lalāns tomēr atcita un atkārtot izdevību. Vasiljevam tiesa nebija parocīgi izdarīt metienu. Kulda savā laukuma pusē. Redzam, cik jāspēlē vēl. Nedaudz vairāk kā minūte. Miķels Rēdlīgs tālu piespēle Indrašim. Ieejam zonā. Un, diemžēl, ātri Rīpa izmet Baltkrievu ārā no zonas. Ir tik skaļš šeit arēnā Minsk, kad nespēju es pats sevi saklausīt. Tā ir arī visi skatītāji cēlušies skājās. Diezgan skaļa atmosfēra, bet turpinām uzbrukt. Meija! Laukums stūrī. Tālāk garā apmala Daugaviņam. 45 sekundes līdz perioda beigām. Miķels Rēdlīgs pie zilās līnijas. Pats izdarīs metienu. Miķelis atrod Daugaviņu. Daugaviņš. Metiens vārti! Nē, nav. Tiesas rāda vārds ar laukumā. Esam spēlējuši. Kā tad tā? Vārtu gūms tiešām netiks ieskaitīts. Iemetiens neitrālajā zonā. Neticami. Tiesneši aiz ausīm izvelk Baltkrievijas izlasi. 36 sekundes. Nu, pilnīgs ārprāts, kas te notiek, bet vārtu gūms netiek ieskaitīts. Arī Vasiljevs dodas pie tiesnešiem, mēģina saprast, kāpēc tā. Nu, skatāmies vēlreiz, Kaspars Daugaviņš. Viņš tieši ir tas, kurš izdara metienu. Nu, Gins Mēja, vai tad tiešām viņš bija vārtsarga laukumā? Skatāmies vēlreiz. Nu, nav Gins Mēja vārtsarga laukumā. Tīrs vārtu guvums. Tiesneši nozog vārtu guvumu. Nu, nerāda šo atkārtojumu Kubā, diemžēl. Tiesneši varētu paskatīties. Vārtu guvums netiek ieskaitīts. Tas ir kaut kas neticams. Fantastisks Daugaviņa metiens, netiek ieskaitīti gūtie vārti. Turpinās sarunas ar tiesnešiem. Tiesneši lēmumu nemainīs. Bet Daugaviņš arī neapmierinās. Tāda centība, tāds cīņas spars. Vēl 36 sekundes ir mūsējo rīcībā. 30 sekundes tagad pieprasa Glens Henlons. Jā, nu, turpina vēl diskusijas ar arbitru Vasiljevu. Skaidrs, ka lēmums netiks mainīts. Un arī Kubā neparādīja šo epizodu šeit. Es domāju, tīši neparādīja. Bet kas to lai zina? Katrā gadījumā vārtu gūms netiek ieskaitīts. Jā, starp citu, parasti šajā čempionātā tiek rādīti atkārtojumus video Kuba, arī otrā arēnā tāpat ir šeit. Šoreiz tas netiek darīts. Nu, lūk, vēlreiz. Gins Mēja vārtu priekšā, Kevins Lalāns pagrūž Gintu Mēju. Tur arī cīņa pie vārtiem. Turpat uz robežas balansē Gins. Nav jāskaita šeit noteikumu pārkāpums. Un, jā, iemetiens neitrālajā zonā. Edgars Masaļskis atgriežas vārtos. Turpinās spēlēt skaitliskajā vairākumā mūsējā. Neko padarīt. Jāturpina cīnīties. Vēl 36 sekundes ir. Jā, vēl ir laiks, vēl ir iespēja, vēl ir vairākums Latvijas izlasē. Daugaviņš, Nikins jau ir nostājies iemetienu punktā, gatavs atņemto. Daugaviņš uzvar iemetienu Kuldā. Masaļskis jau dodas nomainīties par 6. laukuma spēlētāju. Miķels Rēdlīgs, Daugaviņš. Ātri pamet Rīpu Ķēniņam, Ķēniņš laukums stūri uz vārtu priekš, meties Lalāns, tomēr Rīpa acīs. Vēlreiz iespēja meties un tomēr Rīpa nav vārtos. Turpinās cīņa pie apmales, Ķēniņš. 20 sekundes vēl atlikušas Kuldā. Nē, Rīpa atstāja uzbrukuma zonu. Vasiljevs. Neizdodas piespēle. 10 sekundes mūsējo rīcībā. Vasiljevs tālu piespēle Miķelim Rēdlikam. Iziet uz ledus Ģiņizovs. Pārtvērta piespēle, metiens vārtī. Pēdējā sekundē Baltkrievi.